Čau! Šodien mēs atrodamies Bauskā. Es pirmo reizi esmu Bauskā, tā kā man šeit ir īpaši piedzīvojums atrasties. Es strādāju nopietni, šķiroju alias kartiņas. Ļoti svarīgi. Un pajautāšu savai draudzenei Elīnai, ko viņa domā par šo dienu un ceļu uz Bausku. Dažos vārdos varbūt Elīna. Sveiki, jā, Elīna. Šodien mēs stopējām uz Bausku. Šī diena vispār lieliski ļoti dažādiem piedzīvojumiem. Un mēs nostopējām šajien trīs mašīnām. Man šķiet, ka pat vairāk. Jā, vispār jā, vairāk mašīnām. Mums bija iespēja stāstīt cilvēkiem par Dievu. Mēs apstopējām cilvēku. Man zvana. Cilvēku, ko nebija. Man zvana Ieva. Viņai zvana. Viņš tagad parunāsies ar Ievu. Jā, mēs jau esam iekārtojušās. Nāciet. Par to ceļu, kas jūs pa kreisi tur ejat gar to upi, ja? Un tur priekšējās durvis ir ciet, bet jums jāaiziet ir tā kā bišķiņ uz priekšu jāpaiet, un tur pa kreisi aizstās mājas, tur ir vēl viens durvis. Jā. Atradīs. Var. Bet, uz labām. Tātad mazliet manas uzmanības. Tātad, dažos vārdos vienkārši. Kādas emocijas? Wow. Awesome. Awesome. Amazing. Jā. Daudz sanāca liecināt? Daudz. Sanāca, jā. Sanāca, jā. Un kā tev liekas, kas no šitām dienām nākošajām, kas sagaidāms? Jā, es īstenībā gribēju teikt, ka šī diena jau bija tāda ļoti raiba un piepildīta, un visādi notikumi mums notika jau pa ceļam, un jau arī skolā īstenībā sākās ar misijas čaplu. Un es pirmoreiz piedalījos misijas čaplā kā misijas grupā. Un galvenais, ka šī diena pat vēl nav beigusies. Un tagad tikai sāksies konference. Un mēs ar Eviju piedalīsimies! Jā,